Termisko izplešanos var novērot visām vielām. Protams, gāzes izplešas vieglāk nekā šķidruma vai cietas vielas, bet arī cietām vielām termiskā izplešanās ir pietiekami liela, un to ir obligāti jāņem vērā, veidojot dažādas konstrukcijas. Piemēram, veidojot tiltus vai dzelzceļa līnijas, ievērot metāla termisko izplešanos. Citādāk šādas konstrukcijas kļūtu bīstamas, tikko ievērojami izmainītos temperatūru. Mājas apstākļos metāla izplešanos var pārbaudīt ar monētu. Sakarsēta monēta nespēja izkļūt cauri spraugai, caur kuru tikko spēja izspraugties atzasēta monēta. Atceries, esi uzmanīgs ar liesmu un karsto monētu, ar tām tiešām var apdedzināties.